Каждый год. Потому что бетеля. И еще Ну а как вы сейчас чувствуете последствия? Я то есть вещи 10 лет и чао. Ставил читать, теперь Нет, ну сегодня не знаешь, как у нас все происходит? Пуля сразу я сам это тебе, понял, а мне-то надо бояться. Кого? Ну какого пулю? Ой, никому мы не нужны. Меня с ним не воевать пришел. Может, последний год. Хочу пройти еще посмотреть. Они реально забылись.
Labdien! Augsti godātais valsts prezidents un cienītās dāmas un kungi, godāmie Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, godātie viesi. Šodien, kad ir pagājuši 25 gadi kopš avārijas Černobiļas atomelektrostacijā, atklājot pasākumu veltītu Černobiļas stratēģijas upuru piemiņai, kā arī Japānas dabas katastrofas un Fukushimas AES upuru piemiņam, godināsim viņus ar klusuma brīdi. Lūdzu. Paldies. Vārds Latvijas valsts prezidentē augsti godātam Valdim Zatleram. Godātais ārzemnieku kungs, černobilieši, ekscelences, dāmas un kungi. Pirms 25 gadiem notika lielākā civilā katastrofa vispār cilvēces vēsturē. Tieši pirms 25 gadiem mēs to vēl nezinājām. Mēs uzzinājām dažas dienas vēl. Bet kopumā, saka, likvidācijā piedalījās vairāk kā 6000 cilvēku no Latvijas. Un pirmie jau devās ceļā 8. un 9. maijā. Un varbūt daudz no jums ir šodien šeit. Tā bija katram no mums īpaša dzīves pieredze. Es to saucu par īpašu dzīves universitāti. Mēs guvām daudz atziņu, spējām daudz domāt par dzīvību, par cilvēku spējām un reizē par nelaimēm, ko kādreiz šo spēju neprātīgi pielietošanu spēja radīt. Daudz no mums zaudē veselību. Daudz no mums jau ir arī miruši. Bet tomēr mēs godprātīgi pildījām savu pienākumu. Ja reiz nelaime gadījusies, ir jāiet palkā. Man ir bijusi iespēja 2 reizes būt Černobiļā. Ne 25 gadus atpakaļ, un pirms dažiem gadiem jau kā Latvijas valsts prezidents. Ja kāds no jums tur ir bijis, tā ir ļoti surreāla sajūta. Ir kā nereāla sajūta. Tajos pašos Budavārovičos, kur arī varbūt kāds no jums ir bijis, mājām no jumta, viņiem jau izauguši 25 gadu laikā cauri lieli koki. Stāv vēl uzraksti no tiem laikiem, bet visemocionālākais pārdzīvojums bija tieši pats reaktīvs. Un ne 4., bet 5. bloks, nepabeigts. Ar sasniegušiem ceļām krāniem, tieši tādā pašā situācijā kā 25 gadus atpakaļ. Un mēs redzam, ka šādas katastrofas par savām sekām rada lielas nelaimes. Un varbūt mums vajadzīgi pat 300-400 gadi, lai cilvēki varētu tur atgriezties. Šobrīd tur ir mazāk cilvēku nekad, kad bijām mēs, bet tad bija pilns ar glābēju. Šoreiz tur nav nevienu. Es gribu pateikties apvienībai Černobiļu par to, ka tur jūs visus kopā, par to, ka rūpējās arī par jūsu veselību, visiem ārstiem, kas to dara, un novēlēt, lai tādas katastrofas nekad vairs neatkārtotos, lai mums nebūtu jāiet palīdz, bet jums visiem labu veselību. Paldies!